Sveiks! Turpinot stāstu par Geziras festivālu, kas tikko noslēdzās ar Polijas komandas uzvaru komandu turnīrā, turpinam ar otro spēļu dienu, piekdienu, kas noteikti man atmiņā paliks uz visu mūžu. Primāri jau tāpēc, ka devāmies aplūkot Gīzes piramīdas un Sfinksu, kas tik tiešām laikam var teikt, dēvēt viņus par septīto pasaules brīnumu. Lai nu kā brīnumi otrajā sesijā no mūsu puses bija maz, mēs spēlējām labi, tāpēc arī rezultāts ir cienījams nepilns 63%. Diemžēl pietrūka nedaudz, lai vinnētu sesiju. Perfekti nospēlēt parasti ir ļoti, ļoti grūti. Spēle bija tuvu pie ideāls, bija daži melnumi, bija pāris lietas, tīri pirmais gājiens Lienai sanāca slikts, bet, principā ideja viņai bija pareiza. Vienā gadījumā man sanāca slikts pirmais gājiens, un arī var teikt, ideja bija pareiza. Lūk, vienā sadalījumā es neizgriezu dāmu deviņkāršu mastā. Pašam vēl joprojām liekas, ka drīzāk spēlēja pareizi, jo spēlēja 4 pīķus bez kontras un punktu. Mums laikam bija tikai 18 vai kaut kas tāds. Lūk, es pieņēmu, ja kādam būtu, restīvi pa labi būtu trešā pīķa dāma, tad drīzāk viņš man iekontrētu pēc tās solīšanas. Bet, sanāca, ka kļūdījos es. Lai nu kā pēdējā kārtā tiek iedalīts kārtīgs kairas kebabs, singlets, sastais triljāšs, Renons, dūz, dāma, kalps, piektie. Mēs esam zonā, pretinieks ir nezonā, pa kreisi no manis atklājās 3 kāravi, Ļens vēl 3 pīķi un pa labi vēl 5 kāravi. Kā turpināt? Tāds universāls formulas šeit nav. Kontra, kas parādīta Ercens un krustiem, te īsti nestrādā. Un principā guļošas sadalījumos viens no galvenajiem uzdevumiem palika plusos. Bieži pat plus 680 vai 710 būs labāk nekā iespējami potenciālai plus 500, ja pretinieks uzliks 7 kāra aizsardzību. Lūk, es izvēlos tāpēc sākt ar 5 ārcenēm. Praktiski nekad tas nepaliks. Ļena turpina ar 5 pīķiem. Tā jau mans nākamais solījums ir vienkārši. Es atkārtoju ārcenes, nepiedāvāju krusts, jo principā gandrīz vienmēr partnerim būs viens vai vairāk ārcenu. Un spēlēt ārcenus ar 7. triljāžu būs labāk, pat ja partnerim būs, teiksim, 1 ārcens un 3 krusti. Lūk, pēc īsa brīža man ļauj spēlēt, un pretinieks iziet ar kāro 4. Kā izspēlēt šo te kontraktu? Tu vari uzlikt maz pauzīt, padomāt. Es paņemšu tādu arī mazliet vēroties ētiskās 15 sekundes. Tātad viegli saskaitot stiķis ir 12 augšējie stiķi. Ne augšējie, pat jādodam vienu krustu, attiecīgi 7 ārceni, 2 dūži. Ir 9 stiķi un krusta kunga iztrūkums nav problēma. Šajos kontraktos galvenais ir nesteigties, saprast, kur ir problēma, potenciāla problēma. Ja mēs tādu uzliksim dūzi, izmetot krustu, atņemsim visus ārcenus, pārēsim pa pīķi, iziesim krusta 10, liekot 8, tad impas izies, bet nākamajā stiķī spēlējot mazu krustu pret kalpu, atkal impas izies, mums vairs nebūs iegājieni galdā, lai griezt 3. reizi krustu. Kāpēc es tik droši saku, ka impas izies? Aplūkojam pirmo gājienu, pretinieks solīja kāravus, saskaņoja kāravus un izgāja 4. Tas noteikti nav caurtais no augšas. Līdz ar to ir liela varbūtība, ka viņam krustu nav. Pie tam mums ir Renons, tā kā liela iespēja, ka arī pretiniekam būs Renons. Līdz ar to pirmajā stiķī es lieku mazu, nositu, atņem trumpjus, trumpi pie tam sadalījušies 3-1, pa kreisi ir 3, kas solīja kāravus, joprojām palielinot iespēju, ka viņam ir Renons, atņem pēdējo trumpi, pārēj pa pīķi,
izgriež krustu, izēja krusta devītnieku, un tikai tagad es turpinu kāravu dūzi, izmetot krustu. Lūk, visbeidzot, trešo reizi eju krustā un paņēmu godīgos 13 stiķus un labu rezultātu sadalījumā un, principā, ļoti labu rezultātu otrajā sesijā. Ceru, ka tev patīk šis nelielais stāsts, un turpinājums jau pavisam drīz. Atā.